Šons Vaits uzvarēja olimpiādē, es, starp citu, to redzēju klātienē, Turīnā, ja, tāda sēdēja tribīnē, es redzēju to vēsturisko brīdi, ja, 2006. gadā. Viss bija īstenībā vainīgs savā ziņā ir mans bērnības draugs Kristaps, ja, kurš šobrīd dzīvo Jaunzēlandē jau daudzus gadus. Pils kalns ar celi saliektajām distanču nojām, lai veidotos aerodinamiku. Pagāja brītiņš, un man ir garās zeķes, šorti, augstie zābaki. Tu saproti, kāpēc tas pieredzi, jā, un kāpēc tieši tā, precīzi. Šis ir Latvijas un pasaules kalnu kultūras orientīrs par kalnu, sniegu, cilvēkiem, kalnu kultūru un to, kas vieno visus kalnu un sniega draugus. Sniega klubs podcasts sezona nekad nebeidzas. Nu ko, prieks tevi redzēt. Apusē. Esam Krodziņā, Āgenskalna Krodziņā Dēkains, kurš mūsu laipni uzņēma savās telpās. Jeb 2 riteņi. Two wheels, ja? Two wheels. 2 riteņi ir viesnīca un Krodziņš ir Dēkainis. Jo Google mapā Dēkainis neko neuzrādīja. Jā, bet 2 riteņi ir Dēkains un Dēkains ir 2 riteņi. Okay. Tā kā atcerieties to. Super. Kāpēc mēs šeit esam? Kristapa, es tieši par to arī gribēju sākt. Ko mēs tad darām vispār? Ja? Tas man bija tāds visam vienkāršs jautājums, bet varbūt tā vienkārša atbilde būs tāda. Tu man uzrakstīji LinkedInā, un tu man teici, Ansi, klausies, ja? Un tad es izlasīju, es redzu, ok, tāds garš gabals. Ļoti bieži LinkedInā neviens neraksta tik garš gabals. Man starp citu otra pusi pārmet parasti, ka es rakstu garš gabals. Un es tev izstāstīšu, man tā pirmā sajūta bija tāda, ka tas nav vienkārši tāpat. Nu, varbūt man pat šķiet, ka tas ir nopietni, ja, bet, kad es sāku lasīt to garo gabalu, man likās, interesanti, te kaut kas ir. Nu, ir vērts pievērst uzmanību un izlasīt visu visā garumā. Ja. Iespējams, tieši tādēļ sūta e-pasta vēstules ar garu tekstu par tēvots no Āfrikas, kur tikko kā aizgājis. Jā, tā ir kā sociālā inženierija, bet jā. Paplašināta atbilde ir tāda, ka tad, kad tu man pateici, ka sniegklubs ir vērtība, tas man vienkārši laikam pavēra vaļā kaut kādu jaunu sajūtu, ja, par to, ka tiešām pirms tiem 23 gadiem ir radīts kaut kas, ko cilvēki joprojām atcerās. Rekutē mums arī visādi cilvēki saka, ja, ka viņi to atcerās. Nu, tas nozīmē, es nezinu, varbūt ir laiks tam pārdzimt kaut kādā jaunā kvalitātē. Nu, veco nevar atgriezt, un arī, man liekas, nevajag, bet vajag domāt par to, ko darīt pa jaunam un kā darīt savādāk. Izstāsti no savas puses, dažos kompaktos vārdos, kas ir bijis sniega klubs līdz mirklim, kad es te uzrakstīju? Nu, faktiski, zini, kā sniega klubs bija mēdījis par snowboardu Latvijā. Nu, ja mēs skatāmies, teiksim, šodienas izpratnē, tad tas nebija jaunu uzņēmums ar mērķi kļūt par jaunu uzņēmumu, bet faktiski tas bija mēdījis, biedrība, ja, kura radīja mēdīju ar mērķi stāstīt par un ap snowboardu Latvijā un pasaulē. Un laika gaitā tas izauga par, tā kā šodien mēs sakam, par satura veidošanu. Ja, tāda mēs veidojām ļoti kvalitatīvu saturu Japānā, ASV, Vācijā, Norvēģijā, var sakot visur, kur mēs braucām, ja, pa lielam. Un mēs stāstījām par un visu par snowboardu, un saturs bija par un ap snowboardu. Tātad foto, video, teksts. Nu, lūk, un beigās 2008. gadā arī parādījās Norvēģu snowboard mēdījis Taki, ja, kas atbrauc un teica, hei, mēs gribam investēt sniega klubā. Es biju tāds pārsteigts, man likās. What? Tajā brīdī jau vispār par tādām lietām nerunāja, nedomāja, ja, bet Norvēģi bija novērtējuši to mūsu satura kvalitāti, un viņi bija gatavi par to maksāt. Viņi teica, rekur, mēs tagad investēsim, tad turpiniet to darīt, ja, un tad esat daļa no lielāka Eiropas snowboard mediju tīkla. Tāds bija plāns oriģinālais. Bet, diemžēl, vai par laimi, to es nezinu, ja, bet faktiski uznāca Lehman Brothers krīze, pasaulē lielā finanšu krīze, un piedāvājums tika atsaukts. Tātad labā ziņa, sniegklubs netika pārdots. Vēl viena labā ziņa, ka mēs ieguvām īstenībā izpratni, ja, par to, ka arī nišā var panākt ļoti labu rezultātu, pat ja tu esi Latvijā, tu dzīvo tirgu, kurā tirgus nav, ja, pa lielam kaut kādās noteiktās jomās. Nu, lūk, un tas bija, īstenībā tas bija
tā bija tāda patīkama apziņa, ka viss, ko mēs bijām darījuši snowboarda labā, bija nesis visādi veidi labu sajūtu daudziem cilvēkiem. Latvijā noteikti, un īstenībā arī ārpus Latvijas. Nu, lūk, un tāda faktiski arī, es nezinu, cik daudz no skatītājiem, klausītājiem atcerās, bet bija tā, ka bija divi gadi bija faktiski bez ziemas Latvijā. Ja? Es neatceros, vai tas bija 9. vai 8. 9. 8. 9. aizvērās lielākā daļa veikalu. Ja? Beidzās ļoti daudz kalni. Ja? Mēs atceramies, kā bija tur ap kaut kādu, nezinu, tur 2000. gadu vidu, ja? Nu, kad kalns vērās, jauns kalns katru nedēļu gandrīz vaļā. Nu, vienkārši visi bija kalni, bija veikali. Var sakot, tā bija nopietna nozara, tā bija riktīgi nopietna nozara. Ja? Un tas bija, protams, viss tas snowboard vilnis arī pasaulē, ja? Ka visi gribēja tur braukt sniegdēļiem. Šons Vaits uzvarēja olimpiādē, es starp citu to redzēju klātienē, Turīnā, ja, tāda sēdēja tribīnē, es redzēju to vēsturisko brīdi, ja, 2006. gadā, kad Šons Vaits uzvarēja rampas sacensību finālā, un, var sakot, bija tāds milzīgs pacēlums šajā jomā, ja, visi par un ap dēļiem un kalniem, un vienkārši viss notika. Nu, lūk, un tad tie 2 gadi faktiski to visu iznīcināja, nogrieza, tas viss beidzās. Nu, jāsaka, cilvēks arī nestāv uz vietas. Nu, bija arī pašam savas lietas jādara. Ja, tur visādi citi lieli, interesanti projekti. Un faktiski tas snowboards un snieglubs īstenībā kļuva par tādu nelielu lapu Facebookā, ja, kur es tur liku kaut kādas lietas iekšā. Bet skaidri varēja just, ka tas ir noriets. Savā ziņā tas ir noriets. Un varbūt, es saku, man nav par to nekāda nožēla vai skumja, bet tas ir vienkārši, tā ir dzīve. Ja. Pauze bija. Tā bija pauze, ja, tas viss tā arī aizgāja. Bet, pa šo laiku, protams, ir daudz, kas noticis arī tāds, ko var likt lietā, lai iedvestu jaunu veidu pieeju sniega un kalnu kultūrai pēc būtības Latvijā. Un faktiski, tad atsaucoties arī tavam aicinājumam lielā mērā, es redzu tam iespēju, ja, kā tagad mēdz teikt. Ja, redzu iespēju, kā to varētu. Līdz tam mēs vēl nonāksim. Man vēl jautājums, vēl, kamēr mēs neesam no aizmirst, kāds pirms tam teica aizvēstures šito paleozauru laikmetu. Kāpēc tev to vispār vajadzēja, ko tu darīji? Kāpēc man to vajadzēja? Tur bija pavisam vienkārši. Tad, kad es ienācu snowboarda vidē Latvijā, var sakot, viss bija īstenībā vainīgs savā ziņā ir mans bērnības draugs Kristaps, ja, kurš šobrīd dzīvo Jaunzēlandē jau daudzus gadus, bet mēs ar Kristapu parasti braucām kalnā kopā, un vienā reizē es pie viņa aizgāju, viņš teica, klausies, ir snowboards. Un es tā, vienkārši noelsos, un mēs visu laiku slēpojām līdz tam. Un Kristaps man saka, klausies, nāc, es tev parādīšu filmas, saprotu, viņš man parādīja tās 2 filmas. Teiksim, šobrīd es priekš sevis tās filmas uzskatu par vēsturiskām, man ir arī šo filmu faili, es arī viņas dažiem cilvēkiem šad parādu, bet es viņu nedalu apkārt, jo tam ir kaut kāda īpaša nozīme. Lūk, un es kļuvu vienkārši tāds tā kā paralizēts, ja, tā kā noburts savā ziņā, jo, kā es slēpoju, bet slēpošanā es biju sasniedzis arī to sajūtu, ka visu laiku viens un tas pats, nekā tur nosacīt nav jauni, ja. Un tad man tā sniega dēļošana vienkārši pavēra citu pasauli, vienkārši sajūta, ja, ka varētu būt kaut kāda jauna sajūta. Jauns portāls. Jauns, pilnīgi kaut kāda jauna dzīve sākās, un es vienkārši sāku to darīt, nemākot. Neviens jau nevarēja ne pamācīt, es tur, nezinu, dēli, es nopelnīju nakts laikā, tur saražojot kaut kādu mantu, ja, nopelnīju 200 latus, kā šodien atceros par nakts darbu. Aizgāju nopirku 96. gada 1. maijā dēli, un arī jau nevarēja tā dabūt, ja, tur vajadzēja zināt, kam piezvanīt, kurš pārdod, ja, jo tie dēļi arī bija, īstenībā, dēļi bija mazāk nekā braukgribētāji, tur bija tā problēma, ja, kurš pirmais noķers. Lūk, un tad 96. gada sezonā es vienkārši sāku to darīt. Un es atnācu un ieraudzīju, kā tas viss izskatās uz to brīdi, kad es pirmoreiz aizbraucu uz Gaiziņu, redzēju tur tās sacensības. Man likās, ka var izdarīt labāk. Vienkārši tīri tā. Un tā iedvesma man droši vien lielā mērā bija no tā, ka man mamma, viņa nodarbojas ar kamaniņu sporta tiesāšanu, ja, tur visu faktiski savu mūžu. Tas tāds sabiedrisks darbs, ja, vienkārši, bet tu dari, tu palīdzi kaut ko darīt, ja, lai tur cits kaut kas varētu notikt. Savā ziņā tā priekš manis bija tā iedvesma, es sapratu, labi,
Ir šāda šobrīd situācija, bet es zinu, ka var izdarīt to labāk. Jo es biju redzējis, teiksim, kā organizējis kamaniņu braukšanas sacensības. Cēsīs pamatā, tas, ko es redzēju, bija Cēsis, bet mamma braukāja pa visu bijušo Padomju Savienību to darot. Un man likās, hei, man tas organizatoru gēns ir iekšā, jā, tā kā ir daudz to pamanījuši. Un es vienkārši uzrunāju Ināru Birmani, uzrunāju vēl daudz cilvēku. Es teicu, hei, dibinam Latvijas snowboardu asociāciju, daram to nopietni. Vienkārši tā kā tam būtu jābūt normāli. Faktiski tā tas viss arī sākās. Un, tur, protams, paralēli tam visam arī dzima bērni. Un atkal bija jāpievēršās citām lietām. Un kaut kādā brīdī es no tā pagāju malā. Vienkārši nevaru visu darīt. Ja? Bet tad līdzīgi tā kā tu man tagad atgādināji par to sen radīto vērtību, tad pie manis atnāca Dino un mans draugs Rudolfs. Un viņi kaut kādus pāris vakarus dzerot tēju, dzīvoklī, kur es dzīvoju, mēs ar viņiem tur runājam. Viņi atnāca, tad viņu vēsts bija pavisam vienkārši. Ir kaut kas jādara. Ja? Un tad es tā domāju, labi, kaut kas ir jādara. Es piekrītu, to vajadzētu darīt labi un interesanti un aizraujoši. Un tad mēs faktiski nonācām pie atziņas, ka par snowboardu neviens neko negrib rakstīt. Dažādu iemeslu dēļ visi uzskatīja, ka snowboardisti nemāk uzvesties, ka viņi tur, dzer un pīpē zāli un dara vienkārši sliktas lietas. Un tas, no otras puses es atkal redzēju, ka tas tā nav. Es redzēju, kā pasaulē no mušas tiek izpūsts zilonis attiecībā uz šo snowboardista tēlu. Ja, es tur izlasīju, man liekas, pusi no grāmatām, kas ir sarakstīts par snowboardu pasaulē. Ja, man viņas viss arī mājās ir diezgan tāda liela kolekcija. Un tad es sapratu, ka vienīgais, kā mēs varam veidot savu tēlu, ir rakstīt paši. Ja? Tajā brīdī galvenokārt, protams, bija rakstīšana internetā, nebija tur attīstīti sociālie tīkli un Instagrams un vispārējais. Un tad mēs nolēmām pēc tiem 2 vai 3 tējas vakariem, ka visi tagad taisam biedrību. Ja? Taisam biedrību, katrs no sevis ieliek, ko māka, kas filmēt, fotografēt, dizainēt, taisīt mājaslapas, rakstīt tekstus. Un es to visu mēģināju likt kopā. Un mēs uztaisījām mājaslapu Sniega klubs LV. Jā, palaidām viņas pirmo versiju. Paldies visiem cilvēkiem, kas tur piedalījās. Tas bija iedvesmas brīdis, tāds, ko nevar vienkārši atkārtot un ko par naudu nevar nopirkt viennozīmīgi. Lūk, un izdevās ļoti labi. Tādā ziņā, ka pēkšņi viss pievērš uzmanību. Kaut kāds sniegklubs, kaut kāds snowboards, tur raksta, kaut ko zīmē, organizē sacensības, tur visādas braucienus. Un faktiski tas tā arī aizgāja. Un, protams, teiksim, no sākuma tas entuziasms bija milzīgs, bija daudz cilvēku, bet tad es paliku viens. Ja, jo skaidrs, ka tur tam bija jāvelta laiks, lai to varētu darīt. Lai to varētu darīt labi, un faktiski visi tie cilvēki, ar kuriem mēs to sniegklubu kopā nodibinājām, to biedrību un uzsākām to darbību, viņi teica, ka viņiem nav īsti tik daudz laika, ko es arī saprotu, jā, es tur pilnīgi neņēmu ļaunā, bet faktiski tā mana pārliecība bija tāda, ka es to darīšu, tāpēc, ka tas ir svarīgi. Jā. Misijas apziņa. Tā bija, jā, to var nosaukt par misijas apziņu, un es sapratu, ja es to nedarīšu, to neviens arī nedarīs, tad kurš to darīs, jā? Un tad es nepārspīlēju, pirmie 3-4 gadi pagāja pavisam vienkārši. Tātad organizējot sacensības, rakstot par viņām, fotografējot, filmējot, liekot to visu sniegklubā. Var sakot, stāstot par to. Tātad tā mūsu oriģinālā doma un misija bija vienkārši informēt par snowboardu Latvijā. Laikam ejot, vienkārši sāka pieaugt šī sekotāju komūna. Ja? Tātad visi saņēma no manis pirmdien no rīta e-pastos apkopojumu par to, kas ir noticis snowboardu pasaulē, Latvijā un ārzemēs. Ja? Tātad stāsta par sacensībām, par notikumiem. Var sakot, kas ir svarīgi un auga arī šī izsūtne, ja, tātad abonentu skaits auga tur līdz pat 5000 abonentu, man liekas, bija pīķa brīdī. Lūk, un es pēc kaut kādiem 3-4 gadiem, ne tikai es, bet arī pārējie vienkārši novēroju, bet tā lieta ir, ja, tātad sniegklubs to dara pa īstam, raksta par būtisko, ja, tur necenšās nevienam tur izpatikt, ja, bet raksta tikai tiešām, kas notiek pasaulē, sacensības notikumi, viss. Un vienkārši visi visi noticēja sniegklubam, ka mēs to darām tāpēc, ka tas ir svarīgi, ja, nevis ka tāpēc tur, nezinu, kaut kādi citi iemesli.
Nu, lūk, un tad 5., 6., 7., 8. gads, nu, mēs jau bijām zirgā. Ja? Mēs varējām atļauties aizbraukt uz Japānu, mēs varējām atļauties aizbraukt uz ASV, uz Norvēģiju, uz Arctic Challenge, Japānā Sapporo Big Airs, US Open Amerikā, Air and Style Eiropā, ja, tātad Innsbruckā. Tur brauc vienmēr komanda fotogrāfs, filmētājs, rakstītāji, nu, un ziņojām. Un tad mēs tur satikām pilnīgi visus, sākot ar Šonu Vaitu un Travis Raisu, beidzot ar Eero Etalu un visas, kas bija pasaules snowboardu megazvaigznes. Ja, un mēs par to stāstījām latviski priekš mums pašiem Latvijā. Un, protams, ka laika gaitā tu tur vienkārši esi tajā visā nozarē iekšā, un tevi arī, nu, ne jau tā, ka tur pamana, snieglups no Latvijas, bet, nu, bija fenomens Japānā, teiksim, kolēģi aizbrauca, un mēs bijām vienīgais mēdījis no Eiropas un speciāli priekš sniega kluba preses centrā tulkoja preses relīzes angļu valodā, tāpēc, ka nu, mēs japāņu valodā nezinājām. Ja? Bet nu, tāpēc, ka mēs esam vienīgais mēdījis no Eiropas vai no ārzemēm, tad priekš mums speciāli tur preses relīzes. Nu, tur vienkārši es pats nebiju, tur bija citi cilvēki, ja? Ieva un Liene un Ģirts Raģelis. Nu, bet vienkārši tā sajūta, teiksim, pat dzirdot tos stāstus, ja, kā viņiem tur ir gājis, tas bija vienkārši fantastiski. Vai, teiksim, cilvēki aizbrauc uz Terry Hakonsena Arctic Challenge Norvēģijā, ja, tur arī vienkārši brīnumi visādi notika. Vai US Open, ja, kas ir vispār snowboarda, nu, tāds alfa un omega sacensība izpratnē. Ja. Slavenais, tur Džeiks Burtons tika satikts un viss, un es pirms tam biju bijis pie Burtona, es viņam aizvedu to lielo maizes kukulu, un viņa sieva Donna atcerējās par to maizes kukuli, ja, kad tur Ieva ar Lienu viņu satika, ja, tur rampas malā, tad, tur jā, nu, var sakot, mēs bijām epicentrā, mēs riktīgi bijām epicentrā. Crazy, nepilnu 2 miljonu nācijas. Pilnīgi tiešām arī neticam arī no šī brīža viedokļa, tā kvalitāte un tas līmenis, ko mēs panācām, nu, tā bija fantastika. Nu, es pats vienkārši kaut kādā brīdī, man jau vienkārši likās, ka es vienkārši dzīvoju kaut kādā nereālā pasakā, ja. Nu, visu, nu jā, un tad bet dabas apstākļi un ekonomika vienkārši to visu sagrozīja, jā, nu skaidrs. Nu, bet tajā brīdī, saku, man jau tāpat bija ko darīt, nebija jau tā, ka es sēdēju bez darba, bet es redzēju, ka ar pareizu attieksmi, jā, tātad darot to, kas ir svarīgs, tu vari sasniegt vienkārši brīžam neticamo, nu tiešām neticamo. Es nekad nebūtu iedomājies, ja man kāds teikt, nu, ka ka mēs dibinājām snieglupu, ka es satikšu Džeiku Burtonu, mēs būsim Japānā un Amerikā un darīsim tās lietas, un mūsos gribēs investēt, jā, cilvēki no ārzemēm. Man tas vienkārši pilnīgi neliktos. Ja? Bet mēs to panācām. Nu, mēs to panācām paši ar attieksmi, ar to, ka mēs to darījām pa īstam un bez kompromisiem. Nu, tā pa lielam. Nu, viss, tāds arī bija tas stāsts. Un, tas ir aprakstīts arī grāmatā, sezona nekad nebeidzās, ja, ko Latvijas snowboardu vēsturi, ko uzrakstīja Liene Krešmana un Ieva Meļko, kuru mēs izdevām 2007. gadā. Ja, tātad paldies Jānim Spoģim, TL2, ja, kas to visu nosponsorēja. Šī grāmata ir atrodama dažādās bibliotēkās. Ja. Starp citu, es gribēju jautāt, vai kādam ir iespēja izlasīt, jo es esmu starp tiem laimīgiem, kuram ir. Jā, ir iespēja izlasīt, īstenībā ir digitālais fails, teiksim. Es domāju, ka šo mēs varētu pie intro pielikt klāt, jā, lai tad tie, kas varbūt nav lasījuši, ka varētu pieteikties lejuplādē. Jā, apakšā būs visa informācija. Nu, lūk, un tas bija tas, ko iedeva sniega klubs, visi tie cilvēki, ar ko mēs kopā to darījām, un tas bija... Es uzskatu, tas bija milzīgs panākums arī priekš tāda nišas vai pat mēdz teikt margināla sporta, ja, vai nodarbības veida. Bet labākais īstenībā tajā visā, manuprāt, ir, es jau pirms tam arī, protams, tur slēpēm braucu un tā, bet labākais, ka caur to mums bija iespēja radīt, es domāju, adekvātu izpratni par kalnu kultūru pēc būtības, ja, kas vienmēr ir izglītojošs un varbūt savā ziņā arī nepateicīgs un ilgstošs darbs, ja, lai cilvēkiem parādītu, ka rekur ir kalni, viņos var būt interesanti, veselīgi, aizraujoši, dažādi ar draugiem šeit un tur un visu kaut kur. Un faktiski tā var kļūt tā var būt ļoti nopietna dzīves daļa, nu vismaz man tā ir ļoti liela dzīves daļa. Ja, un es pat kaut kādos dzīves brīžos esmu sapratis, ka ļoti labi, ka man ir tāda iespēja, man tāda privilēģija, un te man jāsaka paldies, protams, manam tēvam, kurš man uzlika 3 gadu vecumā uz slēpēm vēl toreiz, jā, tur viss tas bija briesmīgi, es to visu ļoti labi atceros, kā arī augšos tas gāja.
Bet beigās šodien sēžot un par to runājot un stāstot tev un skatītājiem un klausītājiem, es saprotu, ka tā ir laime savā ziņā, ka man tas viss ir un ka ir bijusi iespēja pieredzēt to, ko es esmu pieredzējis, un joprojām ir iespēja to darīt. Un arī domājot, teiksim, par podcastu, runājot arī par kalniem un par sniegu. Un tā sajūta, es domāju, šobrīd es jūtu, ka viņi auga augumā. Ja? Gandrīz tā kā kādreiz, kad mēs to visu sākām tur braukt uz kalniem un taisīt pasākumus un filmēt un fotografēt. Un es redzu, ka ir vēl daudz neatklāta, ja? Sauksim to tā. Un tā, varbūt rezumējot, man ir 51 gads šobrīd, un viss tas, ko es esmu pieredzējis šo pēdējo 48 gadu laikā kalnos, skaidrs, ka es nedzīvoju katru dienu kalnos, tas ir tā fragmentāri, bet tomēr... Kā ne, Āgens kalns? Nē, jā, Āgens kalns, protams. Bet esot kalnos, sniegā, Latvijā un pasaulē, ir pieredzēts vienkārši neiespējami daudz. To nav iespējams tagad šajā īsajā gabalā izstāstīt, bet Sniega klubs tieši tāpēc ir atpakaļ, lai šo te pieredzi, kas ir gūta visā pasaulē, lai to nodotu tālāk, lai viņa... Lai dalītos ar tiem, kuriem viņa vēl jāuzsūdz. Jā, tie, kuri gribētu uzzināt visu kaut ko jaunu, darīt kaut ko ar kalniem, ar sniegu, ar slēpēm, ar dēļiem, ar kalnkāpšanu, ar jebko, kas ir saistīts ar kalniem, tad Sniega kluba uzdevums būtu šo te visu jaunajā veidā izplatīt, iedvesmot, iedrošināt, uzrunāt, izglītot, aicināt vienkārši būt kopā kalnos un pieredzēt kaut ko tādu, ko savādāk pieredzēt nevar. Tas ir to es redzu tā kā šodienas lielo uzdevumu. Sauksim to tā, ja mēs ejam tajā jaunajā līmenī, tad tas būtu vienkārši parādīt visiem kalnu burvību, parādīt to, kādi cilvēki ir kalnos, cik dažādi ir kalni, cik dažādi ir cilvēki, cik dažādi ir nodarbību veidi, ko var kalnos darīt. Aicināt kopā braukt uz visu pasauli, un tepat arī uz Latviju. Un vienkārši radīt sev jaunu izpratni par pasauli un par dzīvi, un par aktīvu un veselīgu dzīvi. Tā. Kruta! Tā ir tā pieredze, protams. Un es negribu, lai viņi paliek tikai ar mani. Es ar viņu gribu tiešām dalīties, un lai tu un visi, kas skatās un klausās, un jebkurš, kurš par to interesējās, lai vienkārši zvana, raksta, piedalās, jautā, tu zini arī ļoti daudz par kalniem. Es zinu šo un to par kalniem. Mēs labprāt vienkārši to arī tīri personīgi. Ir pienācis laiks dalīties. Atdot, tieši tā. Un, Kristap, un tagad man ir tev tāds pats jautājums. Tātad, kā tu nonāci kalnos un kas tevi tajā visā uzrunā? Jā, pa kalniem es jau to palaītu laikmetu no savas puses stāstīju, ka tas bija Bauskas pilskalns ar uz ceļa saliektajām distanču nojām, lai veidotos aerodinamiku un varētu attēlot aerosportā redzēto giganta nobraucienu zemgales formā. Un pēc tam jau tālāk. Man patiesībā bija tā, ka pirmie kalni, lielie kalni ar sniegotajām virsotnēm, man bija manas vecās mātes mājā, tēva rādīti. Jo mana mamma ar tēti kādreiz braukāja uz kalniem staigāt. Mamma arī slēpoja, tēvs neslēpoja, bet viņi braukāja visu kaut kur Kaukās, Alpēs, kur Padomju Savienībā varēja aizbraukt. Un sensītim ritīgi patīk iemūžināt. Un bija tāda štēle, kas mūsdienās ir kosmos diapozitīvi. Un es tos kalnu diapozitīvus varēju skatīties. Un tad pirmo reizi bija tā, ka būru sportā strādājot, sakrita tā, ka man bija jābrauc uz, es neatceros, kas tas bija pa miestu Vācijā, bet Eirobaika izstāde katru gadu notiek. Un tas salīdzinoši tuvu Austrijai ir. Mārim savukārt, būru sporta maestro, bija jābrauc uz burāšanas sacensībām Austrijā. Kaut kā es savā galvā samanedžēju, kad braucam ar mašīnu,
tevi tur atstājām, mēs ar mašīnu uz izstādi, Mārtiņu pēc tam aizved uz lidostu, un tad atpakaļ uz kalniem, un atpakaļ uz kalniem brauc, man bija dāma līdzi, un es kā tagad atceros, kad es pirmo reizi redzēju tad lielos kalnus, viņi bija redzējusi, un es biju tā pieliņas pie priekšējā stīkla, un viss uzsūdz, kas vien ir apkārt. Un viņi tā apmēram teica, ka, var redzēt, ka tas pirmo reizi, tas pāries. Bet tas, pa ko es ritīgi priecājos, kad nav pārgājis, vispār tā, ka nemaz. Un te es kaut kādas pāris reizes biju siltajā laikā, bet arī tiekot līdz sniegotajām virsotnēm. Un tad Austrija man arī bija pirmā vieta, Ižgala bija pirmā vieta, kur es ar dēli nostājos, jo, kā es tev esmu stāstījis, man ir distanču slēpa laiks giganta nobrauciena formā. Tad ir snowboards, kas caur derībām sākās. Un tad es esmu uz slēpēm teikt uzkāps kaut kāds gadus atpakaļ. Jā. Super. Kalni Labi, bet ķer. tā ir viena daļa kalna, bet arī es strādājis jomā saistītā ar kalnu nozari, tepat Latvijā. Jā. Tad pastāst. Tur tā, kad īstenībā tur atgriežoties pie tām derībām, snowboards, ar ko man sākās, jo viss bija daļa tā, ka čalis nevarēja uzgriezt 340. Es, kā Džeks, kurš nekad uz snowboardu nav stāvējis, saku, ka tas ir easy, tikai iedod man snowboardu. Mēs sadarējām, un kaut kā sanāca tā, kad es redzēju, kad ir tāds igauņu uzņēmums Hawaii Express, viņiem dotajā momentā viens veikals ir palicis, kur velospēds tirgo, bet kādreiz tur bija nitro sniegadēļi, bija Fisher slēpes un kaut kas vēl, un es pieteicos tur darbā, es uz veikala vadītāju amatu biju izdomājis, ka es gribu otrā kursa students. Bet teica, ka tu vari būt pārdevējs, un to laiku es smēķēju, es izgāju uzsmēķēt un sasmēķējos ar vienu jau esošo darbinieku, un viņš saka, mums te 40% atlaides ir darbiniekiem, un tā es, labi, tad es palikšu. Tā es nopelnīju dēlu, un tā industrija ievilka, un es kaut kā 2 gadu laikam pavadīju plus mīnus Hawaii Express. Būrasports man uzaicināja pie sevi, un būrasportā es pavadīju baigi daudz, es nezinu, tur jāvēr ārējā CV vai jāprasa veciem kolēģiem, bet savi 10 gadi noteikti. Tajā laikā arī sanāca tā, kad ar Māru mēs uztaisījām kopīgu uzņēmumu, kas sāka ražot termoveļu, virsējos softshell slāņus un tā tālāk, līdz ar ko inventāru es zinu līdz vīlei. No slīdvirsmas kants un stiprinājuma atspērs līdz vīlei, kura mazāk tev grauzīs miesu. Un, pēc tam vēl ir bijis laiks, kad pa Salamonu atbildu, tā kā... Varbūt tu pārzini šo te nozari no tās praktiskās, no inventāra puses, no tirdzniecības puses, no, viss, kas ir saistīts. Un pēc tam ir tā, ka pēc tam man ir... no tās nozares es biju aizgājis pilnīgi absolūti kaut ko citu, jo skolā man dekāns teica, ka, ja tu vari pārdot cigaretes, tu vari pārdot jebko. Līdz ar ko es 2 gadi kļuvu atbildīgs par cigarešu tirdzniecību un tabakas Latvijas plašumos. Bet nē, es izdomāju, ka tur ir labā lieta arī. Tur baigi daudz nodokļu tiek maksāt, līdz ar ko es tendējos uz to, ka es labu darbu daru. Un tad pēc cigaretēm arī es aizgāju apakaļ uz industriju, un es biju ar Salamonu, bet es sapratu, man skolā jau maģistrantūrā atskanēja frāze riska vadības lekcijā, kad jo labāk tu pratīsi pārvaldīt risku, jo labāks darbinieks tu būsi kādam, jo tu risku neuzņemsies pats. Un tajā momentā es klādi ciet, paldies, man ir jāiet. Un tad es uztaisīju uzņēmumu, kas sākumā cilvēks ievilka purvā, veida uz supiem un tā tālāk. Un tad jau arī sāka vest uz kalniem. Un tā kā kalni ir visu laiku pie manīm, ar manīm. Super. Kaut kā tā. Redz, te tad skatītājiem, klausītājiem neliels ievads par to, kas mēs esam. Jā. Lai mēs būtu pazīstami un mums vieglāk savstarpēji komunicēt. Jā, lai jums nešķiet, ka mēs esam vienkārši kaut kādi... Raspīzģeļi. Jā, tā tad cilvēki, kas varbūt pat neko nezina, mēģinot runāt par to, kas viņiem patīk. Bet, teiksim, šīs te pieredzes, kas ir Kristapam un kas ir man šķiet, un arī Kristapam acīm redzot šķiet, ka ir gana vērtīgas, lai viņas savienotu šajā te jaunajā sniega klubā
formā, jā, kas ir tātad podcasts par un ap. Podcasts, mājaslapa, Jā. emuārs un tā tālāk. Un es gribētu piebilst vēl par pieredzēm. Ir jau tā, ka noteikti arī mums vēl ir mūsu sūklim, kur sūkt, ko mācīties, līdz ar ko, ja tu otrā pusē zini kaut ko tādu, ko iespējams mēs nezinām, nekautrējies padalies. Mēs arī uz otru pusi labprāt uzņemam informāciju. Jā, precīzi. Tas, kas ir svarīgi, ir, ka šī ir faktiski atvērta platforma. Jā, katram ir iespēja piedalīties visādos veidos, nezinu, zvanot, rakstot, nākot, aicinot, piedāvājot, runājot, daloties ar pieredzi. Jā, un mūsu mērķis ir pavisam vienkārši runāt par kalniem, runāt par cilvēkiem kalnos, stāstīt, kā tas notiek, kur tas notiek, kad tas notiek, kas to visu dara, kādā veidā to visu dara. Kā tas radies, kā to izbaudīt. Precīzi, jā, tā tad būs gan izglītība, gan sports, jā, gan atpūta, gan turisms. Nu, tātad viss, kas ir saistīts par un ap kalniem. Un jāsaka, mēs esam jau domājuši par to, protams, ar ko mēs sāksim. Jā, tātad mums ir šis un tas padomā, jā, varbūt šobrīd vēl neatklāšu. Bet tiešām tie būs aizraujoši stāsti, iepriekš neparedzēti, nezināmi un varbūt pat neticami, bet tie ir bijuši īsti. Ja, tātad īsti cilvēki pastāstīs, kā pa īstam ir gājis gan tagad, ja, gan arī varbūt senāk, ja, gribot piepildīt šo te sapni par kalniem. Ja, tātad šobrīd es teiktu tā, varbūt, ka cilvēkiem šķiet, kalni tā jau tāda ikdienas lieta, ja, un jebkurš, kurš grib, var aizbraukt uz kalnu. Tā tas savā ziņā ir. Easy peasy līdz lidostai. Jā, bet, protams, lai katrs varētu sajust šo te kalnu burvību, to, protams, vislabāk ir darīt zinot, kā tas ir jādara. Ja? Un tajā brīdī, protams, lai iegūtu šīs zināšanas, tās nevar vienkārši nopirkt veikalā. Ja? Tur ir jāiet un jādara. Mēs te runājam arī par darītājiem un komentētājiem. Tad, lūk, esam mazāk komentētāji, esam vairāk darītāji. Ja? Un tikai tā mēs varam apgūt ļoti daudz jauna par un ap kalniem, par to, kā to vislabāk baudīt, un arī iemācīties vienkārši tiešām to labi darīt. Starp citu, ja ir vēl laiks, es tieši par pieredzi, par to, kā tu vari uzsūkt pieredzi no mums vai no kāda cita, jebkuru, un doties jau kaut kādu pieredzi, un kā tu vari doties bez pieredzes. Man, hikings kādreiz bija salīdzinoši svešs, daudz svešāks kā tagad, jo tagad viņš ir tuvu pazīstams. Un tad pirmo reizi aizbraucot, es neatceros, tā bija Austrija, Šveice vai kur, un ejot kalnā, un tu redzi, nāk onkols ar šortiem, garajām zeķēm, augstajiem zābakiem, vasara, un labi. Un tad pagāja brītiņš, un man ir garās zeķes, šorti, augstie zābaki. Tu saproti, kāpēc tas pieredzi, ir. Jā, un tieši tā, precīzi. Es arī varbūt pastāstīšu, kā es esmu līdz šim brīdim ticis ar dēļošanu un vispārējo. Faktiski, kaut kādā mērā man jāsaka, ka šobrīd es varu varbūt viskomfortablāk izbaudīt būšanu uz kalna. Ja, jo es atceros, kā mēs kādreiz sākām. Ja, kad mēs pirkām cimdus pa 2 latiem tirgū, kas saplīsa jau pirmajā braukšanas dienā reāli, jo tu vienkārši nevarēji nopirkt. Uz pacēlāja trosi vienkārši tev saplēs tos cimdus. Ja, vai man personīgi pirmie snowboard zābaki bija ziemeļu lidotāju zābaki. Ja, tādi milzīgi āda zābaki ar aitādas tādu zeķi iekšā, ja, kurus es nopirku krāmu tirgu. Es neatceros pa cik, tur Latgalītē. Saprotu, un skaidrs, ka tas nav piemērots. Es tur mēģināju dabūt viņus iekšā stiprinājumā, tur arī bija jāveic pielāgojumi. Beigās caur visu šo te cīņu, jā, līdz tai inventāra kvalitātei, lai tiešām tas būtu baudījums, nevis cīņa un kaut kāda ņemšanās, jā, arī pagāja daudz gadu. Es teikšu pavisam nopietni. Un arī, teiksim, ja mēs skatāmies šobrīd uz to inventāru pieejamību, protams, kas ir daudz augstāk nekā tas bija pirms daudziem gadiem, jā, un arī tehnoloģijas, kas nāk iekšā, jā, dažādu ražošanas veidi, jā, materiāli, jebkas, par ko mēs varam iedomāties, tas viss, protams, padara to braukšanu patīkamāku. Vienkārši tiešām baudījums. Jā. Un tas tad arī ir tas, par ko mēs noteikti runāsim, kā šo maksimāli likt lietā. Jā, lai to darot, tev ir mazāk jādomā par problēmām, bet tu vari ļauties tiešām lielāks kairs. Tam kalnu vilinājumam, sauksim to tā. Jā. Forši šīs pozitīvās nots.
Šai iepazīšanās sadaļai liekam punktu. Tieši tā. Un uz nākamo nodaļu. Un viss būs apakšā. Jā, viss būs apakšā. Tātad Sniega kluba podkāsts sezona nekad nebeidzās. Jā, mēs pat viņu varētu tā nosaukt. Sāk šodien un turpinās, jā, kamēr vien tas būs svarīgi. Jā, tātad, kamēr jums interesēs. Kamēr jums interesēs, un es teikšu tā, ka mēs noteikti nebūsim vienaldzīgi. Jā. Manuprāt, tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi to pateikt, lai jūs zināt, ka uz mums vienmēr var paļauties. Jā? Uzzinot, runājot, miedarbojoties un nākot talkā. Jā? Palīdzēt arī citiem saprast, cik forši ir būt kalnā. Tā ir. Uz šīs pozitīvās nots laižam.